Tanī gadā, kad nomira ķēniņš Useja, es redzēju to kungu sēžam uz augstā, cēlā torņa, un viņa tērpa apakšmala piepildīja svētnīcu. Serafī lidinājās pār viņu. Tiem katram 6 spārni. Ar 2 serafs apsedza savu vaigu, ar 2 savas kājas, un ar 2 viņš lidinājās. Tie nemitīgi sauca cits aiz cita šos vārdus. Svēts, svēts, svēts ir tas kungs, Ceobāts. Visa zeme ir pilna viņa godības. Sliekšņu pamati trīcēja no sauciena skaņām, un nams piepildījās ar dūmiem. Tad es iecaucos, bēdas man, jo es esmu nāvē lemts. Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautu vidū, kam nešķīstas lūpas, un tagad, es redzu arī savām acīm ķēniņu, to kungu, Ceobātu. Tad pielidoja man klāt viens no serafiem. Viņam rokās bija kvēlojoša ogle, ko viņš ar lūkšām bija paņēmis no altāra. Ar to viņš aizskāra manu muti un teica: redzi, tai aizskarot tavas lūpas, tavs noziegums ir daldēts un tavi grēki piedoti. Un es dzirdēju tā kunga balsi sakām: ko lai es sūtu, kas būs mūsu vēstnesis? Tad es atbildēju: redzi, es esmu še, sūti mani. Āmen. Lasījums no Pāvila vēstules romiešiem. Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums, cik neizprotams viņa tiesas un cik neizdibināmi viņa ceļi, kas gan ir izpratis Dieva prātu, kas ir bijis viņa padomu devējs, jeb kas viņam ko iepriekš devis, par ko nāktos atmaksāt no viņa, uz viņu visas lietas, viņam lai gods mūžīgi mūžos. Āmen. Žēlastība jums un miers no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, uzrakstīja svētais Matejs 28. nodaļā. Jēzus piegājis klāt tiem sacīja: man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. Amen. Nāc, Svētais Gars, piepild savu ticīgo sirdis un iededz tajā savas mīlestības uguni. Amen. Es esmu dzirdējis, ka ja jums pie mājas vai dārzā ir uzmācīgas skudras, ir jāuzkaistām virsū nedaudz indas bumbiņas, un pašas skudras tās ienesīs pūznī, nodot šo indi no mutes mutē, līdz ko tā sasniegs skudru karalieni un nobeigs visu pūzni. Tā arī maldu mācības tiek ienestas kristīgajā baznīcā,
tiek nodotas no mutes mutē, un ar laiku tās var vest nāvi pašiem kristiešiem, kristīgajām draudzēm vai pat veselām baznīcām. Maldu mācības nav tikai nepareizas un maldinošas, tās ir nāvīga inde. Šodien Trīsvienības svētkos mēs aplūkojam, ka Dievs ir trīsvienība un trīsvienība ir Dievs. Tas varbūt šķiet elementāri, ka bibliskais Dievs ir viens, bet tajā pašā laikā trīs personas. Kā pats vārds saka, trīs vienībā. Viens Dievs, kas ir Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Tas varbūt teorētiski ir saprotams. Bet, kad aplūkojam atanāzija ticības apliecības smalkums, un jūs var nomierināties, šodien mēs neapliecināsim to garo ticības apliecību. Bet tad, kad mēs skatāmies uz atanāzija ticības apliecību, ir pilnīgi saprotams, ka daži apmulst. Tēvs ir Dievs, Dēls ir Dievs, Svētais Gars ir Dievs. Toties Tēvs nav Dēls, Dēls nav Svētais Gars un Svētais Gars nav Tēvs. Bet kaut ir trīs personas, ir viena vienīga dievišķā būtība, kas tiek saukta par Dievu un Kungu. Neticami, tas ir grūti saprotams. Kā trīs varētu būt viens un viens varētu būt trīs? Mācītāji cilvēki saka, vai nevarētu to vienkāršot? Un kaut pareizā atbilde ir, nē, to nevar vienkāršot. Ir cilvēki, dažreiz mācītāji ar labu nodomu vadīti, kas meklē piemērus no fiziskās pasaules, lai skaidrotu trīsvienību. Problēma ir, ka Dievs radīja pasauli, nevis pasaule Dievu. Un pasaule un piemēri no tās nevar aptvert Dievu. Kā ķēniņš Salamans teica, vai tiešām Dievs mājo uz zemes, redzi debesis un debesu debesis neietver tevi. Kur nu vēl šis templis, kuru es esmu uzcēlis? Te ir trīs piemēri, ko vairāk kārt esmu dzirdējis un dažkārt esmu lietojis, lai aplami skaidrotu trīsvienību. Šie piemēri nav tikai nepareizi, tie ir maldīgi un ķecerīgi, jo tie apraksta Dievu nevis kā viņš ir aprakstīts Bībelē, bet apraksta pavisam citu Dievu. Pirmais maldīgais piemērs ir no saules. Kā Tēvs ir pati saule, Dēls ir gaisma, kas nāk uz zemes, bet Gars ir siltums, ko jūtam no saules gaismas. Sākumā šis piemērs izklausās ļoti ticams. Tēvs sūta Dēlu uz zemes, un Gars liek mums piedzīvot ticību. Ļoti labi. Bet maldi ir ļoti smalki. Sāksim ar to. Dievs ir viens. Šī viena dievišķā
ir viena dievišķā būtība. Jēzus saka, es un Tēvs, mēs esam viens. Bet šī maldīgā mācība par sauli nejauši saka, ka saulē ir viena būtība, gaismai cita un siltumam vēl cita. Tās ir 3 dažādas lietas. Tie nav viens, bet Dievs ir viens. Kā Izraēls apliecināja, klausies Izraēl, tas kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs kungs. Ir vēl kāda būtiskā kļūda. Padomāsim par sauli. Saule pati par sevi pastāv, bet gaisma, kas no saules nāk, tiek radīta. Ja saule ir Tēvs un gaisma dēls, tas nozīmē, ka Tēvs rada dēlu. Šajā piemērā dēls nav mūžīgs kā Tēvs, bet viņš ir radīts. Šis piemērs saka, ka ir laiks, kad dēls nebija. Tas nav pareizi. Ir rakstīts, iesākumā bija vārds, tas ir dēls, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas iesākumā pie Dieva. Dēls ir tikpat daudz Dievs kā Tēvs, un Gars ir Dievs. Viņš ir līdz mūžīgs ar Tēvu un Garu. Vēl vairāk šis piemērs parāda Svēto Garu nevis par trīsvienības personu, bet par efektu. Ja viņš ir tikai siltums, ko jūtam no saules gaismas. Svētais Gars nav efekts vai sajūta. Viņš ir Dievs, kas dara mūsu ticību dzīvi. Šī maldu mācība tika nosodīta Nīkais koncilā, un to sauc par ariānismu. Presbiteris Ārijs mācīja, ka tikai Tēvs ir Dievs, bet dēls tika radīts kopā ar radību. Dēls nav Dievs. Varbūt pirmais starp eņģeļiem, bet viņš nav Dievs. Toties apostols Jānis māca, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā dēla, pilna žēlastības un patiesības. Padomājiet, ja Jēzus būtu tikai daļa no radības, tāpat kā mēs esam daļa no radības, tad viņa nāve pie krusta neko nenozīmētu. Tas būtu tāpat, ka ja tu vai es mirtu pie krusta, tas neatpestītu nevienu. Ir svarīgi, ka Jēzus ir pilnīgs Dievs un pilnīgs cilvēks, lai panāktu mūsu pestīšanu. Modernas izpausmes šai ķecerībai varam atrast gan mormonismā, kas māca, ka Jēzus bija taisns vīrs, kas kļuva par Dievu, gan Jehovas lieciniekos, kuri māca, ka Jēzus ir zemāks par Tēvu. Tas ir atrodams jebkurā mācībā, piemēram, New Ageismā, sekulārismā vai tam līdzīgi, kas māca, ka Jēzus nebija Dievs, bet tikai taisns vīrs un labs skolotājs.
Otrais maldīgais piemērs ir ūdens. Esmu redzējis vairākus YouTube video ar šo piemēru. Lai saglabātu Dieva integritāti un apliecinātu viņa vienotību, šis piemērs lieto ūdens, lai aprakstītu Dievu. Ūdens būtība vienmēr ir H2O. Bet, lai aprakstītu, ka Dievs ir 3 personas, šis piemērs saka, ka ūdens var atrasties dažādos agregātu stāvokļos, kā ledus, kā šķidrums vai kā gāze. Tas klausās labi, vai ne? Problēma ir par stāvokļiem. H2O vienmēr ir H2O, vienalga kādā stāvoklī. Tas ir viens. Bet H2O ir vai nu ledus, vai nu ūdens, vai nu gāze. Atkarībā no temperatūras H2O pastāv tikai vienā agregāta stāvoklī reizē. Kāds var vaicāt, nu un? Atcerēsimies gadījumu, kad Jēzus bija Ģetsemanes dārzā un lūdz Tēvu. Tēvs, ja tu gribi, tad ņem šo biķeri no manis, tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Dēls runā ar Tēvu. Šī ir būtiska detaļa. Izņemot, ja dēls runā pats ar sevi, te ir 2 personas, kas sarunājās, dēls ar Tēvu. Problēma ar ūdens piemēru saucās modālisms. Filozofija, ka trīsvienības personas var pastāvēt tikai viena pēc otra, nevis kopā. Vispirms Dievs ir Tēvs, tad viņš fiksi pārmainās par dēlu vai svēto garu. Līdzīgi kā ūdens ir ledus, šķidrums vai gāze, bet ne visi reizē. Senās pasaules kontekstā, piemēram, Zeus ir dievs Olimpijas kalnā, bet nevainīgs ganiņš, kad viņš pavedina kādu sievieti. Bibliskais Dievs nemaina savu tēlu kā aktieris. Jēzus kristībās mēs redzam dēlu Jordānas upē, Tēvu kā balss no debesīm un Svēto garu kā balodi. Visa trīsvienība kopā viena vieta. Viens Dievs 3 personās. Mūsdienās šī ķecerība parādās konfesijās, kas pielūdz tikai Jēzu kā Dievu. Angliski to sauc par Jesus only movement. Un viņi veic kristības tikai Jēzus vārdā, nevis kā Jēzus pavēlēja Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Un vai jūs pamanījāt, ka tur ir teikts vārdā, nevis vārdos? Jehovas liecinieki arī māca modālismu paveidu. Pēdējais, par ko vēlos runāt, ir partiālisms. Tā ir jebkura mācība, kas sadala Dievu 3 daļās. Kā Tēvs ir 1/3 Dievs, Dēls ir 1/3 Dievs, un Svētais Gars ir 1/3 Dievs. Piemēri šai maldu mācībai varētu būt āboliņa lapiņa, ola vai ābols. Varbūt
Visi esam dzirdējuši kļūdaino stāstu, ka svētais Patriks, lai skaidrot trīsvienības noslēpumu, noplūca āboliņu lapu ar 3 lapiņām un teica, ka šī āboliņu lapa ir viena, tomēr tā ir 3. Viņš tā nav teicis, jo kā īrijas apostolis, viņš gan mācētu labāk un precīzāk to skaidrot. Āboliņu lapiņā ar 3 lapiņām ola ar čaumalu, baltumu un zeltumu vai ābols ar mizu, centru un sērdi nevar skaidrot trīsvienības vienotību pareizi. Visi piemēri sadala Dievu 3 daļās. Nav tā, ka katrs ir daļa no Dieva un tikai kopā viņi veido pilnu Dievu. Tēvs ir pilnīgs Dievs, Dēls ir pilnīgs Dievs un Svētais Gars ir pilnīgs Dievs. Un tā, kā Svētais Gars atklāja un uztur mūs īstenā ticībā, apzīmogo mūs svētajā kristībā un stiprina mūs svētajā vakarēdienā, lai viņš mūs ieved trīsvienības noslēpumā, ka mēs varam viņu, Tēvu un Dēlu un Svēto Garu ticībā un vienīgi ticībā iepazīt un iemīlēt dziļāk. Āmen.